Tie ir tie, bez kuriem saimniecisko darbību nav iespējams veikt. Tad, ja jūs esat pakalpojums sniedzējs, tad jums ir lietas, bez kurām jūs nekādīgi nevarat sniegt pakalpojumu. Tad tas attiecas uz saimniecisko darbību. Bet neatiecas, kas ir domāts atpūtai, izklaidei, vai jums, vai ja jums ir darbinieki, arī jūsu darbiniekiem vai darbiniekam, arī dažādi ziedojumi un dāvinājumi. Par ziedojumiem un dāvinājumiem tie nav saistīti ar saimniecisko darbību, bet dažkārt var saņemt nodokļu atlaidi gada ienākuma deklarāciju aizpildot, piemēram, ja jūs ziedojat sabiedriskā labuma organizācijām. Nevar likt uz saimnieciskās darbības izdevumiem reprezentācijas izdevums, ja jums nav darbinieku. Reprezentāciju atzīst tikai, ja tie izdevumi nepārsniedz 5% no iepriekšējo gadu izdevumiem darba samaksai. Tātad, ja jums ir bijuši darbinieki, tad izreikinām 5% no algu fonda un to var tērēt reprezentācijai.